Atsūdz. Un arī palūkšu Leontīnu, lai viņa aizlūdz. Nāc, lūdzu. Lūdzu. Protams, lūksim mēs arī visi pārējie. Vispirms, mīļais Dievs, Jēzus Kristus vārdā, es Tev pateicos, kungs, ka Tu atsūtīji mums šo cilvēku. Svētais gārs izlejies, piepildi šo zāli, pieskaries katram vienam, lai mēs saņemtu to, dēļ kā viņš ir atbraucis, dēļ ko Tu caur viņu gribi mums teikt. Lai katrs mēs saņemam. Tiešām, mīļie, atveram savus sirsniņas, lai mēs saņemam, lai šis vārds neaiziet tukšā, lai viņš nepazūd tukšā, bet lai viņš padara to, dēļ kā viņš ir mums atsūtīts. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, tētīt, paldies Tev. Jā, mīļais Dievs, Tev meitiņa slima, jā. Jēzus Kristus vārdā izstiepjam visas savas rokas, jā. Un garā vispār uzliekam tās rokas arī uz to meiteni. Mīļais Dievs, dziedini viņu, dziedini, kungs, izstiep savu mīlošo dārgo roku, pieskaries un dziedini. Tagad, tiešām tagad, tūlīt, Jēzus Kristus vārdā, lai viņi top dziedināta, jo visas tās slimības jau ir sen prom, Jēzus brūcēs, viņas nepieder viņai. Jēzus Kristus vārdā, mēs pateicamies Tev, kungs. Tu esi ārsts, Tu esi dziedinātais, Tu esi viss iekš visa mūsu dzīvēs. Mēs pateicamies Tev, lai Tev gods, lai Tev slava, lai Tev pateicība pār visām lietām. Un arī par Tavu brīnišķīgo vārdu, par visu to, ko Tu atvedi mums caur, dosi mums caur. Artūrs, caur viņu Jēzus Kristus vārdā, lai Dievs svētī. Halleluja. Jā. Vispirms, laikam, gribu pateikt, ka man šķiet, ka jūs esat tāda brīnišķīga draudze. Garīgi un skaitliski un visā savā uzņēmībā un atvērtībā. Un tad pie jums ir grūti atbraukt. Jo šķiet, ka šī vieta ir pelnījusi kvalitāti. Un tad tam, kurš brauc, viņam ir tāda liela atbildības sajūta. Kaut ko atnest, jo katrs no jums ir kaut kādām ilgām šeit ieradies. Un tad, man tā lielā cerība, ka katrs kaut ko mājās, kādu mazumiņu vismaz aiznesīs. Jā. Mēs jau kvalitatīvus aicinām. Jā, jūsu acīs kvalitatīvs. Vai viņi sevi tā redz vienmēr? Tad, kad es biju tāds varbūt aktīvāks sludinātājs, vai pašs sākumos jau vēl tikai klausītājs, tad man bija kaut kāds tāds periods, kad es ļoti pārdzīvoju par to, ka vecā derība ir tāda nepelnīti mazliet palikta maliņā. Tik daudz jaunā derība. Tāpēc lūdzu piedodiet, ka es atļaušos šodien par veco derību, bet es centīšos jums mazliet parādīt, ka viņa nav garlaicīga un viņā ir tik daudz pērles, dimanti un kas tur vēl ne. Man pat nav bībele rokās, iedomājieties. Tāpēc, ka tūlīt bībele parādīsies tur. Jā. Tā, vēl mēs varētu nospiest F11. Ātri instrukcija, ja? Jūs arī varbūt iemācīsieties. Ja jums traucē viss kaut kas tāds, tad nospied F11, tad pazūd viss kaut kas liekas. Bet vēl, ja nospiež Ctrl+, tad tie, kam ir sliktāka redze, pēkšņi redz bībeli daudz lielākiem burtiem. Un tāpat nav maģija. Lūk. Tad mēs kopā varēsim arī paskatīties kādām rakstu vietām. Un šodien ir 2. Mūzes grāmata. Kāpēc 2. Mūzes grāmata? Jo, lai tu sevi turētu kaut kādu rītu un tomēr pieturētos pie vecās derības, un manā gadījumā īpaši pie Mūzes grāmatām, tad es izmantoju kā tādu plecu jūdu pasauli
viņi katru nedēļu lasa vienu porciju. Tur viņiem 5 mūsu grāmatas, to var sadalīt 54 porcijās. Un tad ir forši, tu katru nedēļu palastās savus 2-3 nodaļiņas. Un ja tu kaut kur ieklemē, tad kā tu uzreiz tu jau pasties viņu kalendārā un zini, kur tev tagad ir jābūt, ko tev jāiedzen, cik tālu. Un tas tā labi. Un tad, pirms pāris kaut kādām, pirms 3 nedēļām, Jūdu pasaule lasīja šos te pantus. Un tie, kas man visvairāk likās, un varbūt jums liksies, ir sākot no 20. panta šajā nodaļā, kas zib gar acīm. Un te ir, un tālāk līdz 23. vai 22. Varbūt vēl mazliet var patīt. Redzi, sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šī ceļā un tevi novedīs tādā vietā, ko es tev esmu sataisījis. Mēs katrs gribētu būt tādi eņģeļi pacelti un novesti. Nevajag uzreiz pie tā eņģeļa tur tā uztraukties. Jūs varbūt nojautīsiet par kādu citu personāžu runa, kuru mēs par eņģeli ikdienā nesaucam, bet ivritā ir vēstnesis. Sargies viņa priekšā, klausi tā balsī, nesacelies pret viņu, jo viņš tavus pārkāpumus piedos. Mēs latvieši esam ļoti svētīta tauta, jo tikai mums latviski ir teikts, ka piedos. Visiem citiem ir teikts, ka nepiedos. Lasi angļu, krievu, visur ir teikts nepiedos, un ivritā arī. Bet mums piedos, jo mans vārds mājo viņā. Bet ja tu klausīsi viņa balsī un darīsi visu, ko es teikšu, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Un tad man tas pirmais jautājums, uz kurieni man viņš ved? Jo pēc tam 23. pantā mēs lasām, iestāvā priekšā, tev ievadīs amoriešu, hetiešu, feristiešu, kanāniešu, hīviešu, iebusiešu zemē. Un es domāju, pagaidi, tās ir kaut kāda tur tautu zemes, bet augšā es lasu vietā, ko es tev esmu sataisījis. Tas mazliet cēlāk skan nekā viss tas pārskaitījums, tas saraksts ar tautām. Tāpēc varbūt, ka tā vieta, ko viņš ir sataisījis, īstenībā nav ģeogrāfiska adrese. Tāpēc, ja tagad var patīt uz augšu un nomainīt nodaļu uz 15. To lasīja pāris nedēļas iepriekš, un tas ir tas brīdis, kad Izraels ir izvests no Ēģiptes. Viņiem, protams, ka faraons izdomāja sūtīt savu karaspēku. Viņš jau ir visu savu, kā mūsdienās arī ļoti daudz šajā ziņās lasām, kā lieli vadoņi. Viņiem jau ekonomika un viss ir pilnīgi grīstē, bet viņu, tad vēl armiju arī nobeigsim. Faraons arī nolēma, tad arī armiju tūlīt nobeigšu savu. Un viņš sūta viņus pakaļ Izraēlam. Tālāk jūs zinat, iet pāri jūrai. Izraels pāriet, visa Ēģiptes faraona armija iet bojā. Un tad, kad viņi ir otrā pusē izgājuši ārā, Izraels un viņi skatās uz šiem, droši vien, ka līķiem tajā pludmalē, tad viņi dzied dziesmu. Un tā ir 15. nodaļa, viss šī dziesma. Bet man īpaši interesē, 13. pāns. Un tur ir teikts, ar žēlastību tu vadi tautu, ko esi atpestījis lielā spēkā, tu ved to uz, nevis ģeogrāfiski kaut kādu adresi un tautu zemēm, bet savu svēto mājokli. Un paskatāmies 17. Tur mazliet vēl papildinās. Tu tos vadīsi un statīsi kalnā, kas ir tavs īpašums, vietā, ko tos esi darījis par mājokli, svētnīcā, ko tava roka, kungs, ir cēlusi. Mūsu ved nevis uz jebusiešu un hīviešu un visu citu zemēm, bet uz svētnīcu. Tas ir daudz sološi. Mēs katrs gribētu, vai ne? Ka mūs paceļ un ievada svētnīcā. Un tad tu lasi Bībeli un pieslīdz šai vietai un tur tālāk tev apsola, ka tev būs viens, kas iet tev līdzās dienu un nakti. Viņš tev tur kājai neļauj paslīdēt un viņš tevi ievedīs. Un tad
mēs nonākam līdz 25. nodaļai. Mūzes atrodas kalnā. Pirms tam viņš ir dzirdējis, vai visa tauta ir dzirdējis 10 baušļus. Zinātnieki strīdās par to, vai visus 10 dzirdēja, varbūt viņi dzirdēja mazāk. Pēc tam pārējo jau tikai caur Mūzes pārstāstījumu. Bet pēc tam viņi ir dzirdējuši, un tad Mūzes uziet augšā uz 40 dienām. To 40 dienu laikā, jo daudziem šķiet, ka tur no kalna atskanēja 10 baušļi un punkts. Nē, Mūzes 40 dienas klausījās. Lai gan sākumā laikam tur bija kaut kāda brīdi bija klusums, un pēc tam tas kungs sāka runāt. Un viņam bija daudz sakāmā. Ir tāda Toras porcija, kas sākums tam, ko viņš klausījās augšā, ivritājumi tur mišpatim tiesas saucās tāda Toras porcija, un tur ļoti daudz par attiecībām starp cilvēku un cilvēku. Nedari šitā, dari tā. Un tur ir tāda visādas labas lietas. Bet tad, kad beidzās tā praktiskā, tāda nosīta kā praktiskā cilvēks, tad pēkšņi tas kungs augšā, kalnā, sāk stāstīt, ka viņiem būs jāceļ templis, jāceļ svētnīca. Pagaidi. Vai tad mēs tikko visi draudzīgi nedavāmies uz kaut ko jau uzcelt, ko tavas rokas, kungs, ir darījušas? Pagaidi, tā jau vairs nav tik interesanti. Ja man te tagad ir jāsāk pašam celt, bija tik labi, dzīvot ar apziņu, ka tevi tulīt ievedīs un tev tikai baudīt un priecāties. Un te pēkšņi sākās kaut kāda atbildības sajūta. Un tad, ja mēs lasām Bībeli, piemēram, latviski, tad mums ir grāmatu iedalījums, mums ir pantu iedalījums katrā grāmatā, bet mums nav šo Toras porciju iedalījums. Tā ir tāda jūdaisma fīča. Viņi ir praktisku iemeslu dēļ sadalījuši 54 porcijās, lai katru nedēļu būtu ko lasīt. Bet sadalīts nav vienkārši tāpat. Katra porcija pareizā vietā sākas, pareizā vietā beidzas. Tāpēc, ja mēs lasām šeit, tad mums šķiet 25. nodaļā, kā sākās visādi zili, sarkani, purpuri, karmezīni un viss kaut kas. Tā viņa līdz 30. nodaļai arī iet tās instrukcijas. Izdari šitā, uzcel šito, un mums tas tās viens gara plejāde. Un tā, kad tu esi jau pāris nodaļas izlasījis ar tām instrukcijām, kuras tev dzīvē šķiet, ka galīgi nepalīdz, tu jau sāc pagurt. Bet Vineta saka, ka viņa lasa. Tūlīt pastīsimies, ko tu pamanīji un ko tu nepamanīji tajā, ko tu lasīji. Jā, tāpēc reizēm ir labi lietot komentārus. Vēl labāk, ja jūdu komentārus, jo viņi vismaz saprot, par ko tur bija runa. Mēs tādi no malas kaut ko saprot, kaut ko nē. Bet Toras porcija, kāpēc es par tām Toras porcijām pieminu? Kāpēc tas ir svarīgi? Jo šīs nodaļas no 25. līdz 30. ir sadalītas 2 Toras porcijās. Pirmā saucās trumā un otra tecavē. Tie visi ir ivrita vārdi, un parasti tas ir kāds no pirmajiem vārdiem šajā nodaļā. Un tad šeit 25. nodaļas 1. pantu sākas porcija trumā, un trumā ir cilājamais upuris. 2. pantā tāds vārds – cilājams upuris. Bet ziniet, kas ir tāda īpašība cilājamam upurim? Bieži vien tā vienkārši ātri lasot šķiet, ka visi upuri par kaut ko tu esi kaut kādi šmuci sastrādājis, un tagad tev vajag aiznest upuri. Tev vajag kaut kā atpirkties. Tad, lūk, tur ir kādi 5 veidi upuru, un atpirkšanās šķiet, ka bija kāds 1 no tiem 5. Tāpēc šeit, to cilājumu upuru, tu neko nevari atpirkties ar viņu. Viņam ir viena īpašība no ikviena vīra, kuras sirds to skubina. Nevis, ka ir likums, ka tu sadarīji šito, tev tagad ir jādara tas. Bet nē, tas ir cilvēka brīvprātīgs, labprātīgs pienesums tam kungam. Tāda brīvprātīga
lieta. Un viņam vienkārši šeit Mozum saka, pieņem, izsludini, kad ir vajadzība, un pieņem no tiem, kas grib paši tam kungam šo cilājuma upuri pienest. Pretstats, mēs uz ātru ieskriesim 27. nodaļā. 27. nodaļā, 19. pantā beidzas trumā, un 20. pantā sākas tecavē. Un tur ir tāda 20. pants, un pavēli Izraēla bērniem, ka viņi tev atnes, un tad sākas saraksts. Pamanījāt atšķirību? Trumā sākas ar, ja kādam sirds liek, ņem no viņa. A šeit tu viņiem saki, marš nest tīru olīvu, eļu un šito un to, un viņam sit dūri galdā un saki, vajag. Divas pilnīgi atšķirīgas pieejas. Tagad divas tauras porcijas runā par tempļa celšanu, bet sākas kopīgā lieta ar to, ka tev kaut kas ir jāatnes, lai tas templis sāktu celties, būvēties. To mēs arī šodien, teiksim, pašaizliedzīga došanas sakarā. Kad tev kaut kas liels sākas ar tavu, varbūt mazumiņu, varbūt lielumiņu. Bet šeit atšķirība, kad viena tāpēc ir sadalīts tās tauras porcijas. Un patiesībā tur kādi pat apgalvo, ka tempļi bija divi. Ir divas atsevišķas instrukcijas. Pirmā instrukcija tad būs tā trumā nodaļa un otra tecavē no šejienes. Pirmā ir instrukcija templim priekš ideāla cilvēka. Un otra šeit sākas instrukcija priekš tā cilvēka, kuru vajag piespiest. Kādi saka neideālais un cimlēm, bet citi komentāri saka, tas reālais cilvēks. Ir kāds ideāls? Ja mēs uzceltu templi ideālam cilvēkam, iespējams, ka mēs tur sēdētu vieni paši. Ja mēs par sevi esam labās domās, ja ne, tad viņš būtu vējā izmesti līdzekļi. Tāpēc pēc tam sākas instrukcija tam reālo cilvēku templim. Bet tad atgriezīsimies pie tā ideālo cilvēku tempļa 25. nodaļā. No kā tad viņš tur sastāv? Tās divas porcijas, viņas tiek, vai divi tempļi, viņi tiek dažādi traktēti, kāpēc viņi ir divi. Tad es te jau pateicu, ka ideālais cilvēks un tas reālais cilvēks. Tad vēl ir variants, ka kāda vēl bija varianti, tikko nojuka doma, bet viens, ka tas ideālais cilvēks, tas ir tā cilvēka iekšiena. Jūs praktizējat attiecības ar Dievu tikai draudzē? Vai jums ir arī tomēr sava garīga pasaule, par kuru iespējams jūsu blakus sēdētājs vispār neko nenojauš? Lūk, tad tas arī varētu būt, ka tas pirmais templis un tie elementi runā par cilvēka iekšējām attiecībām ar Dievu. Un tad savukārt tas otrs, tas tad būtu tas ārējais, kur mums nākas dīlot ar visām mūsu problēmām, ar līdzcilvēkiem un ar visu pārējo. Tad vēl ir variants, kad viens rabīns izteica, ka tas ideāli, tos elementus no ideālā tempļa ir paņēmis jūdeisms. Savukārt elementus no neideālo ir paņēmusi kristietība. Jo ziniet, kas, varbūt to ir izskriet, uzreiz arī pateikt. Ideālajā templī nav neviens elements, kas mēģina izlabot pasauli. Neviens no elementiem, ko jūs tur redzēsiet, viņa primārais mēģis nav labot šo pasauli. Vai piekritīsiet, ka kristietība tomēr ļoti cenšas? Tāpēc visi tie upuri, kur jums šķiet, ka jūdeisms runā par upuriem, nē, paskatieties uz šo te zīmi. Kristietība to vien runā, kāpēc šis upuris tika pienests,
kāpēc vispār kāds parakstījās tur kāpt uz tā krusta un kādas ir sekas tam, ka upuris tika pienests. Tā kā upuris ir tīri kristietības tēma. Un tur ir ļoti daudz citu elementu, būs, kas ir tieši un tērpi. Otrajā porcijā būs daudz par tērpiem. Šeit mums ir uniformas armijā, bet tā pārsvarā mēs tādi vienkāršāk ņem to visu. Bet blakus ēkā uzreiz sapratīsiet, kurš te ir galvenais. Pie katoļiem, pareizticīgajiem un daudzās citās vietās ieiesiet, uzreiz sapratīsiet, kurš tur ir augstais priesteris. Ieiesiet sinagogā, jums nav ne jausmas, kurš ir rabīns. Vispār, viņam nav neviena atšķirības zīme, pilnīgi neviena. Tas, ka viņi melni ģērbjās, tas ir viņu pašu individuāla izvēle, un to dara visi, viņi sēro par templi. Tāpēc viņi ir melni ar balts krēkls, bet pārsvarā viņi ģērbjās tumši. Bet tad tērpi, un viss tas arī ir kristietības tēma paņemta. Kvēpināmais upuris. Sinagogā nekad neviens šitā nestaigās, bet ļoti daudzās kristīgās konfesijās staigās. Tā ka šie divi tempļi tiešām viņus var dzīvē reizēm ieraudzīt. Bet tad pastīsimies ar to pirmo āru. Kas mums te lai ir? 3. pantā interesanti tāda lieta, un šāda lieta dāvana, ko jūs no viņiem ņemat, zelts, sudrabs un varš. Vienīgie metāli. Tālāk jau ir citas lietas. Kurš metāls pietrūkst, kura mums tā kā ļoti prasītos? Kapar, es nezinu, kā dzīvē izstās. Bronza. Tad varētu... tas ir varš, laikam aizstāja bronzu, kā ja būtu piedestāls. Kāds ir dzirdējis par tādu savienojumu dzelzs? Visvieglāk apstrādājams, visbrīvāk pieejams, ņemt cik uziet. Kāpēc viņa tur nav? Tāpēc, ka nav viņa taisa ieročus. Ar dzelzi tik daudz cilvēki ir gājuši bojā. Šķēpi, zobeni, naži un viss cits. Šeit tas kungs saka, nē, ir ideālais templis, kurā nav vieta vardarbībai. To mēs neliksim šeit iekšā. Un viss kaut kas cits. Te mazliet piemina eļļa apgaismošanai, bet īsti nevar saprast, par ko ir runa, jo eļļa priekš menoras sveču turam būs mazliet vēlāk. Jo, ziniet, ātri atgriezties pie tiem ziedojumiem. Pirmā ideālo cilvēku templis, viņš ir tādas lietas, kuras tu vienu reizi uztaisi un ir. Un reizēm ir viegli ziedot vienreizējam mērķim. Mums vajag, nokritīs tumba, mums ļoti vajag jaunu tumbu. Sametīsimies visi. Un mēs ātri tur varbūt divās svētdienās, kāds kaut ko noziedo, un mums ir līdzekļi jaunai tumbai, esam tumbu uzlikuši vietā, un ir kārtībā. Labs darbs, kas padarīts. Daudz grūtāk ir, ja teiks tā, mums ir elektrības rēķins katru mēnesi tik un tik. Un tad tev nav tā prieka, jo tu zini, ka tu tagad saziedosi tam elektrības rēķinam, bet viņš pēc mēneša atkal atnāks. Un atkal atnāks. Un atkal atnāks. Un par siltumu atnāks. Un par ūdeni atnāks. Un tas otrais templis. Tur sākās viss ar to, ka pavēli ziedot eļļu menorai. Menora deg katru nakti. Tos tur aunus, laikam tur būs katru dienu 2 auni par tautu tiek pienesti. Katru dienu. Tā ka, draudzīte, neatslāpstam, un tāpēc tur viss ir pavēles formā. Šeit vēl viss ir labi, te var tā vienkārši. Tāpēc tā eļļa apgaismošana ir pieminēta, bet viņa tā tikai starp citu, jo vēlāk par viņu būs runa. Bet, viss nonāk līdz tam, 8. pants, un viņš saka, tiem būs taisīt man svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Bet vēl, man liekas, bija 40. pants, ātri var ieskatīties. Baigi tālu jātiņ. Un ievēro, ka tos, tur teikti konkrēti par rīkiem, bet arī citur 26. nodaļā, 3. pantā ir teikts arī tieši par templi. Tā esi pēc tā parauga, kas kalnā ir parādīts.
Un te pēkšņi tu atceries, pagaidi, kaut ko taču viņš bija savām rokām sataisījis. Izrādās, ka priekš mums ir varbūt sataisīta instrukcija. Mums, man liekas, es priekš sevis atļaujos tā teikt, ka tie raksti, es rādu telefonu, jo man priekšā bībele, tie raksti, kurus priekš mums tā ir tā svētnīca, uz kuru mēs varam paskatīties, bet kura mums maz ko dos, ja mēs nesāksim kopēt to svētnīcu te uz zemes. Kamēr mēs tikai par viņu lasam, tukša muldēšana, kā saka, tukša muca. Bet ja mēs viņu sākam te uz zemes taisīt, tad jau ir kaut kas interesants. Labi, varam paiet apakaļ uz sākumu tajā nodaļā. Tā kā tas kungs mums ir devis instrukciju, par viņu neko nedod, kamēr mēs te tā klusi dzīvojam un neko lietas labā nedaram. Tad, kas mums ir akācijas koks, tas ir tā, ir vispār te komentāri par katru pantu. Es lasu krieviski, bet es savu laiku uztaisīju mājaslapu, kurā es to visu esmu latviskojis, bet es tā arī neesmu noriskējis nopublicēt to mājaslapu. Tā kā viņa manā telefonā sēž mājaslapa, kur visi tie gudrie komentāri latviešu valodā. Varbūt, ka jānopublicē, kas to lai zina. Jā. 10. pāns. Šim templim ir tāda interesanta lieta, ka viņu sāk taisīt no iekšpuses, no paša centra. Ir vissvētākā vieta, un no viņas tu sāc būvēt uz ārpusi. Un pirmais, ko taisa, ir šķirsts. Te forši viss pants ir iezīmēts, varbūt vēl 11. ir tāds labs, kad viņš ir ar zeltu vēl ir jāpārvelk. Cik daudz mēs tev tā uzmetam acis, cik daudz mēs no tā varam paņemt priekš sevis, savai ikdienai? Tā, nezinu. Bet tād, mēs palasām komentārus par pirmo pantu. Pamanījāt, kad visi tie izmēri ir ap pusītēm? Šitais ir 1 pusi, 2 pusi, vienkārši puse, visādas pusītes. Kāpēc templis sastāv no visādām pusītēm? Ir kādi gudri vīri, kas saka, tā ir vieta, kur tiekās nepilnīgie ar Dievu. Un tev var arī tā paskatīties. Bet pagaidi, vai mēs nerunājam par ideālo ļaužu templi? Un tad ir liels jautājums. Cilvēks uz sevi drīkst skatīties kā uz ideālo vai nedrīkst skatīties kā uz ideālo? Droši vien paliek vaļā tas jautājums. Bet tad ir vēl kāds cits tāds skaidrojums, ka, piemēram, šis šķirsts atbild par atziņu. Tūlīt arī redzēsim, kāpēc, bet viņš atbild par atziņu. Bet tāpēc, ka viņš ir no pusītēm, no tādām nepilnām mērvienībām salikts, tev ir jāsaprot, ka tava atziņa vienmēr paliks nepilnīga. Tu vari lasīt grāmatu kalnus, klausīties YouTube'ā bez mitas, gudrus vīrus un sievas, bet tava sev atzīmē, ka tava atziņa ir nepilnīga. Tu nevari pateikt, kad ja otrs saka kaut ko citu, kad ja tas nav tavā iekšā, tajā vērtību sistēmā, tad viņam nav taisnība. Un tad, tas zelts. Smuki jau ir. Bet kāpēc viņu arī no iekšpuses ir jāpārvelk ar zeltu? Kurš to redzēs? Aizdomājies, dzirdēt tādu komentāru. Tas ir trauks, kas izrāda cieņu gan tam, kas ir viņā, gan tam, kas ir līdzās. Un tad man galvā ir jautājums, kāds trauks esmu es? Kāds trauks esi tu? Izrādi cieņu tam, kas mīt tevī. Bet mēs esam lasījuši kāds raksturvietas, vai ne, par to, kam mēs esam templis, kas mīt mūsos. Izrādi cieņu tam, kas mīt tevī. Tam, kas mīt līdzās, izrādi cieņu. Tad, šis trauks, viņš ir ar zeltu no abām pusēm. Te visādi gredzeni un kas tik tur vēl nav.
Bet tad 17, 18, 22, tur pēkšņi izrādās, ka tai kastei vāka nebija. Nu pagaidi, tā kā derētu vāku uztaisīt. Labi, taisam vāku. No tīra zelta, vienkārši tā, ka tur nav koks vairs iekšā, tur ir klucis, vienkārši milzīgs zelta klucis. Uz viņa ir 2 ķerubi no zelta, katrs savā pusē stāv no zelta kalti. 2 ķerubi stāv viens otram līdzās, kur mēs kaut ko tādu esam redzējuši. Domājam. Sen, tas bija ļoti sen, uzreiz varu teikt. Tas bija ļoti sen, kad mēs kaut ko tādu redzējām. Mēs kā cilvēce. Ja variantu nav, teikšu ēdene. Cilvēks tur mazliet sataisa šmuci, viņu izliek aiz durvīm, un ko noliek pie durvīm? 2 ķērubus. Kaut kur redzēta aina, un šeit, pagaid, tad reku mums ir durvis, un patiesi, varbūt tālāk būs apraksts kaut kur, bet mēs nepaspēsim, protams, visu tur apskatīties, bet tas kaste ir, lai glabātu liecības šīs te plāksnes. Liecība par derību. Nāk Mozes no kalna, pirmo reizi neveiksmīgi, otro reizi daudz veiksmīgāk atnes plāksnes, viņas nonāk šajā te traukā, šķirstā. Bet vākam ir pilnīgi cits mērķis. Viņa priekšā nāk augstais priesteris, lai sarunātos ar to kungu. Skaidri un gaiši teikts, mana balss, tu dzirdēsi manu balsi starp ķerubiem. Durvis, pa kurām ieiet, tu nevari, bet sadzirdēt to, kurš ir durvi otrā pusē, tu vari. Laba dāvana. Un tad padomājam par to, ka ja šis templis ir tā mūsu iekšējā garīgā pasaule, vai mums tur ir durvis, pie kurām mēs varam pieiet un dzirdēt to, ko runā tas, kurš ir durvi otrā pusē. Ļoti novēlījums katram vienam sadabūt to iekšējo zeltu, sadabūt to kluci, izskalt, ja nav, ja ir, apsveicu, un klausīties viņa balsī. Protams, galdu jātaisa. Pirmā ir atziņa, jo tur mēs klausamies tā kunga balsi. Tad otrais ir galds. Un galdu vajag, katrā namā vajag galdu. Kāpēc ne? Un atkal viņš ir no koka, bet šoreiz jau ir labāk apsties 2 olektis, 1 olekti, un tad pēkšņi pusotru olekts. Bet, labi, un atkal viņš, protams, kā ar zeltu. Protams, kā ar zeltu, kā jau templī, protams, ka tūlīt 24. pantā tūlīt pārvoksim ar zeltu. Galds atbild par labklājību. Un labklājība tāda interesanta lieta. Vai jūs gribētu vinnēt 1 000 000? Ne, pat nevienu? Es par laimi, es nekad neesmu bijis azartspēļu kaut kādā atkarībā, nav interesējuši, neesmu bijis savā mūžā iekšā nevienā azartspēļu zālē. Bet kaut kad, reizēm tev kā šķiet, mēs dzīvojam ģimeni vienistabas mazā dzīvoklītī, un mēs esam 3, un ja vēl kāds piesakās, tad pat nav, kur to gultiņu nolikt. Un tad tu, protams, domā, bet ja tu varētu uz kaut ko lielāku pārcelties. Un tad domā, kas tev ir vajadzīgs, lai uz kaut ko lielāku pārceltos, un tad tu zini to joku par to, ka tu Dievam lūdzi, viņš tev saka, tu hoķi reizi dzīvē nopērc loterijas biļeti. Tu man te lūdzu, bet biļeti te nopērc. Un te es domāju, labi, varbūt, ka reizi mēnesī pa 5 eiro un to lētāko loteriju Loto mājaslapā, lai dotu Dievam iespēju. Mazums tur katrā jokā ir daļa joka, un mazums tiešām vajag. Bet tad es tajā lapā palasīju, ir kaut kāda tā 100-gades loterija vai kaut kas tāds, un tur var 1 000 000 vinnēt. Un izrādās, ka pagājuši gadi nemaldos 3 cilvēki Latvijā tai 100-gades loterijā vinnēja 1 000 000. Un tad ir intervija to pēdējo tanti, un neatceros visu, ko viņi tur saka, bet tu jūti to smagumu.
Tu jūti, kā viņa tagad slēpj savu vārdu. Viņa saka, ka viņa aizvedīs radiniekus pusdienās. Es domāju, tu miljonu vinnēji, tu aizvedīsi radiniekus pusdienās. Nabaga cilvēks. Viņu dzīvu apēdīs radinieki. Tāpēc tajā brīdī es izlasīju to interviju un es sapratu, ka varbūt es miljonu negribu vinnēt. Bet ideālajā templī, ideālajiem cilvēkiem labklājība nekad nav šķērslis. Viņiem drīkst dot labklājību. Tā viņus nepazudinās. Tā viņus cels. Bet ja mēs neesam tajā ideālajā templī un tie ideālie cilvēki, tad mums labklājība var būt par šķērsli, bet šeit viņa nav šķērslis. Viņa atkal ir zelts un viss tam līdzīgi. Bet kāpēc te sākumā tad normāli tā 1-2 olektis un pēc tam pusotra? Esat dzirdējuši teicienu, ka bagāts nav tas, kam daudz, bet tas, kam pietiek? Gudri vīri saka, nopaļo to savu vajadzību. Saki, ka tavu vajadzību tev ir gana. Tas, kas tev ir, tas ir vesels cipars. Tev nav 1,5 dzīvoklis. Tev ir 1 vai tev ir 2. Tev ir. Tu vari dzīvot. Citi dzīvo 4, 5, 6 cilvēki vienā istabā. Jūs tikai 3 dzīvojat. Tētis gribēs iedos tev 2, 3 un 5 stabu dzīvokli. Bet ja viņš jau tagad dod 1 stabu dzīvokli, saki paldies. Tas ir tavs veselais skaitlis. Kāpēc tu tāda nepilna? Tā tur viena mērvienība. Jo viņi saka, ne visu tev dzīvē vajag dabūt. Saproti, ka ne visu tev vajag. Reizēm, lai paliek tā pusīte. Bet es priekš sevis teicu, ja tev ir veselie cipari, neaizmirsti tos, kam ir pusītes. Arī tā uz to var pastīties. Un tad atkal tur viņiem ir gradzeni un tā, ar ko viņus tur visus nesīs. Mieti. 31, 32, 37 pāns. Menora. Taču visi dzirdējuši par menoru, vai ne? Tāds foršs svečturis. Cik viņam ir to zaru? Jums ir? Tad var špikot. 5 vai 7. Abas ir vispār diezgan pareizi, jo šitam ir 7 un tā ir tā standarta menora. Vispār zari tur tikai 6 ir tas vidējais stabs un viņam ir 6 zari, tad pa 3 uz katru pusi. Bet, ja tu šodien ieies kādā sinagogā, tad tur visi būs ar 5 zariem, lai viņi nekopētu templi. Templi kopēt nedrīkst. Templī ir ar 7, mums būs ar 5. Bet priekš turistiem, visu kaut ko, viņi, protams, ka taisa 7. Un turisti ir ļoti priecīgi un ved mājās lielu jūda relikviju. Bet paši viņi tādu nelietos. Kad visi forši man arī mājās ir, visi kārtībā. Un tad šī te menora atbild par gudrību. Gudrība vienmēr ir balansā. Tāda viena, ko tu no šī vari paņemt. 3 uz vienu pusi, 3 uz otru pusi. Balans. Ja tu krīti pa grāviem, tad tava gudrība ir ne centa vērta. Tur ir taisnu ceļu. Daudz atkal dažādu lietu, bet dzirdēju tādu vienu baigi interesantu lietu. Kaste ir koks, kas izskatās pēc zelta. Galds no koka, bet izskatās, ka no zelta. Un te ir zelts, kas izskatās pēc koka. Te pēkšņi ir otrā, te tas zelts kopē koku. Kaut arī viņš var arī zelts. Nē, viņš pēc koka ir uztaisīts. Nesen bija tādi svētki ebreju pasaulē Tubišvat, kas ir tieši par kokiem. Visi tur vienkārši daudz runā par kokiem. Tas ir pa lielam, lai zinātu 10. tiesu, kad kuru ražu tad skaitīt pie iepriekšējā gada un kuru ražu par jauno gadu, tad tā ir tā diena, kuru nosprauž. Tas tāds koku jaunais gads saucās. Un ļoti daudz materiāla, kas saka Bībelē, tad, kad ir teikts koki, tas ir par cilvēku. Tāpēc ir tas koks, kas stādīts upes malā un visādi citādi koki, kur jūs lasīsiet. Ļoti bieži aiz viņiem slēpjas cilvēks. Tāpēc pamēģiniet lasīt tās rakstnumums, ka pirmo psalmu jūs tāpat lasat kādu pa cilvēku. Bet pamēģiniet arī citur vēl to pielietot. Tad te ir viens tāds koks no tie zelta.
tīra. Ko no tā mēs varētu mācīties? Bet jā, tas ir gudrības simbols. Un atkal, joprojām mums jau ir 3 elementi, un nekas no tiem necenšas mainīt pasauli. Tas viss ir priekš mums. Mums vajag viņu pazīt, mums vajag sarunu ar viņu, mums vajag to savu dienišķo maizi un gultu. Tas ir mūsu iekšējā pasaule. Un tad kaut kur stipri tālāk, protams, kad mēs nepaspēsim, tad mēs te baigi ilgi būsim, jo 37 minūtes ārprāts, kādreiz, ja kādā nometnē, jums būs kāda nometne un jums nebūs kas runāt, es varu vēl par šito visu. Jo tā, kad tu šito ātri, kad šito es uztaisīju visus tos 3 foršos lietus, tev viņus kaut kā vajag sargāt. Un tad uztais viņam jumtiņu, kas sastāv no 5 tādām audumiem un 5 audumiem, kas kopā ir 10. Kas tās varētu būt? 10 lietas, kas ir sadalīts uz 2, katrā pa 5, vai tik nebaušļi, kas sargās to tavu veidojumu, ko tu sevi esi taisījis. Bet tā, kad tu esi uztaisījis tos, jau pieturies pie tiem 10, lai sargātu tos 3, tad tu vēl saproti, ka tev vajag žogu apkārt, un tad tu žogu uztaisīs šajā pašā nodaļā. Un pēc tam vēl tur ir arī altāris parādās uz nodaļas beigām, bet šajā te, un tad liekas, beidzot altāris, tūlīt kaut ko nesīsim, bet tā tūlīt. 27. nodaļa, 2. pāns, tur būs tā altārs, bet tas 1. pāns. Tur ir upuris, kas atkal līdzīgi kā ar ko sākās tā nodaļa, tas upuris, ivritā viņš būtu karban, viņš ir no vārda, nevis kā upuris, ka mēs par kaut ko vai priekš kaut kā, sakne tam vārdam ir tuvoties. 27.1. Tur ir teikts, ka cel altāri, uz viņa pienesīsi upuri, pienesīsi tuvošanās tādu upuri, tu nāc ar kaut ko. Un tas kungs bieži saka, nenāc pie manīm ar tukšām rokām. Tā, lai tu nāk pie manis ar pilnām rokām. Un tāpēc tur ir tas altāris, un viņam tu pienes tas upurs, kur viņš tu pieminēs, varbūt kaut kur vēlāk, bet te vēl visi viņam tie rīki un tam līdzīgi. Atkal altāris ir, bet viņš nav domās, lai mainītu pasauli, viņš ir domās, lai tu tuvotos. Tad tūlīt arī sākās šī 27. un 20. pantā tā otra instrukcija, un tur tad ir viss tas, ko es pieminēju. Tur tev vajag, es vairs rakstvietām neskiešu vairāk, mēs ilgāk sēdēsim, bet tur tev ir jāgatavojās. Tur gāja tie koeni, tad ir Ārons, ir augstais priesteris, viņam ir 4 dēli, kas ir tie pirmie koeni, un tālāk koeni ir tādi, kas ir tieši no Ārona un no šiem 4 dēliem. Un tad tie koeni ir tie, kas kalpos, tad pirmkārt ir starpnieks. Pirmajā instrukcijā nebija starpnieka starp mums un Dievu. Tu esi tas, kurš iet pie tiem ķerubiem, tu esi tas, kurš tev vajadzētu aizdedzināt tās to gaismu menorā, tu esi tur uz tā galda, tas galds bija paredzēts, lai maizes uz viņa liktu. Tā ir tava iekšējā pasaule, un tev nav starpnieka. Un tas, starp citu, ir interesantajā pirmajā instrukcijā ir pieminēts tikai Mūzes vārdā. Tā ir viņa iekšējā pasaule. Viņš ir tā kā nosacīta tas ideālais cilvēks, kurš tad kalpo. Bet es domāju, ka mēs katrs priekš sevīm esam ideāls cilvēks. Mēs reizēm sevi mākam pašaustīt, bet ja mēs nemācētu ar sevi izlīgt, mēs visi sajūgtu prātā. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad mēs ar sevi izlīgstam, mēs atkal priekš sevis esam tie ideālie. Mēs atkal varam mierīgi dzīvot šajā pasaulē. Jo savādāk mēs vienkārši šaustot viens, tas nav ilgtermiņā, tā nevar dzīvot. Tāpēc mēs priekš sevis esam ideālie, gan spogulī skatoties, gan pa dzīvi izvēles izdarot. Tad otrajā instrukcijā Mūzes nav pieminēts nevienu reizi, ir tikai starpnieki. Ārons, pārējie koeni, viņiem tiek tērpi taisīti. Nepaspēsim vairs pieskaties pie katras tās tērpu detaļas, bet katra detaļa viņu tērpā mēģina kaut ko izmainīt tajos, kas uz tiem tērpiem skatās. Pilnīgi katra mazākā lieta, kas ir tērpā, viņa liek pa kaut ko aizdomāties tam, kas uz viņu skatās. Tātad tas, kurš skatās, viņš mainās. Tur ir visi upuru veidi, kas spēj mainīt to, kurš to upuri pienes.
tur ir laiki, tur ir vispārējais, kas nav pirmajā. Tur pirmajā nebija nekāds konkrēts laiks, kad tev ir jāierodās. Tad otrajā jārunā, jā, menoriņu, tu katru no rīta tur, kad dzēs nost, tad iztīri, vakarā saule rietēs, to visu tur uzpildi sadedz, tur visam ir stingrie laiki. Tur ir tā sistēma, kas tur to nepilnīgo cilvēku, un arī tā mums ir tā šķauta. Mēs mākam ar sevi izlīgt, bet lai mēs pasaulē nesadarītu kaut kādu diži daudz stulbības, mums vajag rāmīšus. Un tad tā otrā saka, tev būs rāmīši, ka tev pēcšķiņas armijā ir jābūt svētdien 11. uz lūkšanu sapulci tajā dienā tikos, tev ir jādara šitais un ir jādara tas. Un tā ir atkal tā lieta, kas mūs šeit uz zemes notur tādās labās robežās, labās vadlīnijās. Un tās vadlīnijas, šitais tev tas zīmētais templis, kuru Mūzes redz kalnā, viņu rāda. Tas ir tas, uz kuru tas kungs, kad viņš atbrīvo no verdzības, viņš ved paraudzīties uz to templi, kā tu vari dzīvot. Tāpēc, te var, protams, runāt ļoti daudz un dikti, bet ceru, ka tu pamanīji kaut ko pirms tam, un tu vēl Vineta nebija pamanījusi. Izlasīji, paskaņi, tu minūtes laikā var izlasīt to nodaļu un doties tālāk. Bet katrā lietā tas kungs ir centies kaut ko ielikt. Viņš nevelti tautu izvedis, lai viņiem šito parādītu, un lai viņi pēc tam dzīvojot no tā kaut ko mācītos. Reizēm runā par kaut kādu svabadību un tam līdzīgi. Es negribu būt svabads no šī te. Es negribu būt svabads. Es gribu, lai katra no tām lietām ir daļa no manas dzīves. No mana skatījuma, kad es sevi raugos kā uz ideālo, un es varu sevi iekšā runāt ar to kungu, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Gan es gribu būt tas nepilnīgais, kuram vajag infrastruktūru, kas par viņu rūpētos, kuram vajag citu cilvēku priekšā, uz kura dzīvi tu skaties un tu mainies uz viņa dzīvi skatoties. Kā toreiz skatījās uz augsto priesteri un uz kojeniem un mainījās vienkārši redzot to viņu brīnišķīgo veidolu vai kalpošanu. Tā kā tas viss mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Bet viss sākās ar ko? Ar pienesumu. Brīvprātīgu vai pēc pavēles, bet ar tavu un manu pienesumu. Ja mēs nesākam būvēt, tad mēs tā arī vieglītiņām dzīvojam, bet tā stipri pa vieglītiņu. Tāpēc novēlu jums vislabākos panākumus sava tempļa celtniecībā un beigu rezultātā jau uzcēla sintēzi no abiem. Tajā templī, ko uzcēla, bija gan viens, gan otrs. Visi elementi tur bija iekšā, un katrs savā laikā pildīja savu lomu. Ceru, ka kaut ko paņēmāt un redzējāt, ka vecēdība ir stilīga, bet vēl stilīgāk viņa paliek, ja tu palas kādus komentārus. Un varbūt es nopublicēšu šito te mājaslapu, tomēr saņemšos. Labi, paldies jums!